Ja ražotājs Lenovo daudziem no mums plašāk asociētos ar portatīvajiem datoriem, tad jāmin, ka šī kompānija ražo ne tikai tos, bet arī, piemēram, viedtālruņus. Šodien jūsu uzmanībai piedāvājam Lenovo K900 viedtālruni, kuru darbina Intel Atom procesors un Android operētāja sistēma. Jau pirmo reizi paņemot šo viedtālruni rokā, ir skaidrs, ka mūsu rīcībā ir augstākās raudas ierīce. Tā ir veidota no ļoti kvalitatīviem materiāliem, kā arī kopējā uzbūves kvalitāte ir ļoti laba. Viedtālrunis nedz neļurgājās, nedz neļocās, tam nav nekādu grabošu detaļu. Šī te aizmugurējā daļa ir veidota no metāla, kas noteikti būs izturīgāks pret skrāpējumiem salīdzinājumā ar plasmasu, kā arī, būsim godīgi, izskatās visnotaļ labi. Arī plasmas detaļas ir ļoti labi nostrādātas un, principā, korpusu uzbūves ziņā šis varētu būt pat viens no kvalitatīvākajiem Android viedtālruņiem. Viedtālruņa labajā sānā ir novietots displeja bloķēšanas ierīces ieslēgšanas izslēgšanas taustiņš, SIM-kartes pieslēgvieta. Ierīces kreisajā sānā ir skaļuma regulēšanas taustiņa, augšpusē nav nedz neviena taustiņa, nedz nevienas pieslēgvietas. Savukārt ierīces apakšā ir novietots micro USB pieslēgvieta, kā arī mikrofona austiņu pieslēgvieta. Lenovo K900 viedtālrunis ir aprīkots ar ļoti kvalitatīvu 5,5 colu displeju, kurš nodrošina Full HD, jeb 1920 x 1080 pikseļu izšķirtspēju. Šis displejs ir veidots IPS tehnoloģijā. Android operētāja sistēma darbina Intel Atom Z2580 procesors, kurš darbojas 2 GHz takts frekvencē, apvienojumā ar 2 GB operatīvu atmiņu. Iebūvētās atmiņas apjoms ir 16 vai 32 GB, atkarībā no izvēlētā modeļa. Iebūvētā atmiņa šajā gadījumā šajā viedtālrunī nebūs paplašināma ar microSD atmiņas kartēm. Aizmugurē novietotā fotokamera spēja uzņemt attēlus 13 megapikseļu izšķirtspējā un, protams, Full HD video. Jau iepriekš mūsu rokās ir bijis kāds viedtālrunis, kuru darbina Android operētāja sistēma apvienojumā ar Intel Atom procesoru. Un jau tad novērojām, ka lietotāja interfejs un dažādas aplikācijas darbojas visnotaļ raiti, savukārt atsevišķās spēlēs ir vērojams aizķeršanās. Līdzīgi ir arī šajā telefonā. Taču būtībā tā kā varam paredzēt, ka tās mērķa auditorija ir, teiksim, biznesa cilvēki, jo šis ir šādas klases tālrunis, par ko ļauj spriest gan tā cena, gan tā dizains, gan arī uzbūvē izmantotie materiāli. Tad, acīm redzot, spēļu raustīšanos būs grūti nosaukt par trūkumu. Jāpiemina gan, ka šī raustīšanās netiek novērota visās spēlēs, bet atsevišķās. Lenovo ir pamatīgi piestrādājuši pie lietotāja interfeisa. Principā Android operētāja sistēmas klasiskais interfejs ir visnotaļ jūtami pārstrādāts. Redzam, šāds izskatās ierīces slēgekrāns, uz kura pieejami 4 īsceļi. Šādi varam atbloķēt šo ierīci un dosimies uz iestatījumu sadaļu. Šādi ir sadalīti operētāja sistēmas viedtālruņa iestatījumi un izveidot pat atsevišķu sadaļu Lenovo izstrādātajām dažādām sīkajām ekstrām, kā piemēram kabatas režīms, kurš automātiski ieslēgs maksimālo zvana skaļuma līmeni, ja noteiks, ka viedtālrunis ir kabatā, režīms, kas automātiski samazinās zvana skaļumu brīdī, ja mēs zvanām, ja viedtālrunis mums zvana un mēs to paceļam, kā arī dažādi citi režīmi, piemēram, jau citās ierīcēs sastopamais, divreiz piesitam pa ierīci, lai to pamodinātu. Kā jau redzat, tad lietotāja interfejsā un aplikācija režģī ir izmantotas visnotaļ lielas ikonas. Ņemot vērā, ka šis ir 5,5 colu viedtālrunis, kurš jau varētu ierindoties planšettelefonu kategorijā, mūsuprāt gan varētu rindā 4 ikonu vietā ievietot 5 ikonas, kas ļautu ikonām būt nedaudz mazākām, taču joprojām ērti saskatāmām un viegli nospiežamām, un tajā pašā laikā vienā ekrānā ietilptu vairāk ikonu. Turpinot runāt par ierīces veiktspēju. Kā jau redzams pēc AnTuTu benchmark rezultātiem, šis gluži nav pats jaudīgākais viedtālrunis, tomēr šajā gadījumā uz
šī testa rezultātiem vajadzētu raudzīties diezgan skeptiski. Kā jau minēju, tad atsevišķās spēlēs tieši Intel Atom procesoru dēļ gan būs novērojama raustīšanās, tomēr lietotāja interfejs darbojas krietni raitāk un pludanāk salīdzinājumā ar citiem vietālruņiem, kas tieši šajā pašā veiktspējas testā būtu ierindojušies krietni augstāk. Lenovo K900 vietālrunis ir aprīkots ar 2500 mAh litija polimēra akumulātoru. Ja citos vietālruņos ar šādu displeja izmēru akumulators varētu šķist par maz, tad šajā ierīcē tas ir pilnībā pietiekams, lai to bez uztraukuma pat aktīvi lietojot darbinātu pilnu darba dienu. Galvenokārt tas ir pateicoties Intel Atom procesoram, kurš ir energoekonomiskāks. Ja ierīci nelietosim ļoti aktīvi, tad tā spēs darboties ar vienu uzlādes reizi pat 1,5 līdz 2 darba dienas. Kā jau minēju, vietālruņa aizmugurē ir novietota 13 megapikseli fotokamera, kurai ir LED zibspuldze ar 2 elementiem. Kamera uzņem diezgan labas kvalitātes attēlus, jebkurā gadījumā ļausim par to pārliecināties jums pašiem, jo ar šo vietālruni uzņemtie attēli tiks pievienot apskatu turpinājumā. Pie reizes noteikti jāpiemina ierīces skaļrunis, kas ir novietots lūk šeit, jo tas nodrošina pat tiešām ļoti skaļu skanējumu un diezgan labu skanējumu priekš tā mazajiem izmēriem. Kam tad īsti būs piemērots šis vietālrunis? Jāatzīst, tas nebūs piemērots spēlīšu faniem, jo, kā jau minējām, atsevišķas spēles mēdz raustīties. Taču tas noteikti būs piemērots biznesa ļaudīm, cilvēkiem, kuriem ir svarīga uzticama ierīce ar labu dizainu un ar augstākās kvalitātes korpusu. Šo vietālrunu testiem mums piedāvāja internetu veikals Laptop LV, kurā ierīce pieejama par 349 latiem. Mūsuprāt, cena ir pietiekami adekvāta, jo šis ir augstākās raudas vietālrunis un vēlreiz kārtējo reizi gribētos uzteikt tā lielisko korpusu, kurš, kā jau minējām, mūsuprāt, ir labākais, kāds sastopams jebkādā no Android ierīcēm.